Šis gads Valmieras stikla šķiedrai ir īpaši nozīmīgs, jo pirms 50 gadiem tieši Valmierā izveidojās stikla šķiedras un tās produktu ražotne, vienīgais šādu profilu uzņēmums Baltijā. Dzimšanas dienas svinības ievada izstādi Valmieras novadpētniecības muzejā. Valmieras stikla šķiedra šogad jubileju atzīmē ar vairākiem pasākumiem gan pašā rūpnīcā, gan Valmieras pilsētā. Uzņēmuma apgrozījums sastāv 51 miljonu latu, un tas savu produkciju eksportē uz neskaitāmām pasaules valstīm. Jubilejas reize ir iespēja paskatīties atpakaļ un novērtēt padarīto. Tā ir iespēja lūkoties arī uz priekšu. Jāsaka, ka pirmkārt jau pēdējos 10 gadus vai šajā jaunajā gadsimtā jau esam investējuši vairāk nekā 70 miljonus latu mūsu rūpnīcas attīstībā, un tā tas turpināsies arī uz priekšu. Arī šī jubilejas gadā mēs investējam apmēram 7,4 miljonus latu mūsu attīstībā, produktu attīstībā, kvalitātes celšanā, jaunu produktu izstrādē. Un šī gada laikā un nākamā gada laikā strādājam atkal pie viena jaunu stikla sastāvu, kas atkal veidos mūsu priekšrocības tirgū. Ja runājam par tādām globālākām lietām, tad mēs arī domājam par kādas ražotnes izveidošanu ārpus Latvijas, kādā industriāli attīstītā zemē. Bet tuvāk neko vēl nevaru teikt, cik tās ir tikai idejas, bet viņas varētu arī īstenoties tuvāko šī gada beigās, nākamā gada laikā. Šobrīd rūpnīcā strādā vairāk kā 900 darbinieki. Agrāk to skaits bijis arī vairāki tūkstoši, tāpēc 50 gadu laikā ļoti daudz valmieriešu bijuši saistīti ar rūpnīcas ražošanu. Ilgus gadus Valmieras stikla šķiedras arotkolektīvu vadījusi Mudīta Virza, kas ir viena no darbiniekiem, kas rūpnīcā strādā no pirmās tās darba dienas. Tūkstošiem cilvēki ir strādājuši Valmieras stikla šķiedrām, un man gribas teikt, ka Valmiera ar rūpnīcas celtniecību, ar to, ka rūpnīca uzcelt tieši Valmierā, ir ārkārtīgi daudz ieguvusi. Ja tad, kad rūpnīca sāk celt 1959. gadā, Valmierā bija kaut kur tuvu 10 000 iedzīvotāji, tad līdz ar rūpnīcas celtniecību un darbību Valmieras iedzīvotāju skaits stipri palielinājās. Līdz ar to arī, manuprāt, atdzīvojās visa sabiedriskā dzīve. Ar mūsu rūpnīcas cilvēku entuziasmu Valmierā tapa, varētu teikt, Baiļi, kas pēc tam privatizējās. Airiešanas slaloma bāze, ko vadīja apmēram 20 gadus Māris Valtenbergs, Baļos tātad Valdis Vanaks. Šie cilvēki tik tiešām ar savu entuziasmu aizrāva pārējos, un šīs bāzes izveidojās. Sākotnēji viņas bija stikla šķiedras rūpnīcas bāzes. Tātad iedzīvotāju skaits, radās jaunas ģimenes, dzima bērni. Mūsu uzņēmuma darbības laikā uzņēmums uzcēla 4 bērndārzus. Tātad tā ir jaunā paudze, kas tagad droši vien dzīvo vēl joprojām un strādā Valmierā. Droši vien, ka viņu bērni arī jau ir valmierieši. Muzejs izstādi iekārtojas ar patiesu prieku, jo, kā pieminēja Valmieras muzeja direktore Iveta Blūma, arī daudz no muzeja darbiniekiem savulaik strādājuši stikla šķiedrā. Arī muzeja māksliniece Ārija Pakē rūpnīcās nostrādājusi 19 gadus. Es nostrādāju gandrīz 20 gadus par dekoratīvu audumu mākslinieci. Tad, kad izbeidzās dekoratīvais audums, tad izbeidzās arī mans darbs tur. Gribētos arī kaut ko ne tikai tīri tehniski, bet varbūt, lai parādās arī kaut kas tāds, kas bija kādreiz tāds dvēseliskāks. Reizē muzeja izstāžu nams vēra durvis 3 jaunām izstādēm. Otrā stāva zālē atvēra Valmieras muzeja krājuma izstādi Amatam zelta pamats, kas stāsta par amatniecības attīstību Valmierā līdz 20. gadsimta 40. gadiem. Īstenībā šodien visas 3 izstādes veido vienu kopēju stāstu. Pirmā izstāde ir Amatam zelta pamats, kas principā stāsta par mazu, sīku amatnieku pilsētiņu Valmieru. Un šo stāstu mēs beidzam ar to, kā no šīs mazās sīkās amatnieku pilsētiņas izveidojas Valmiera tādu, kādu mēs viņu šodien pazīstam, ar tiem uzņēmumiem, ar kuriem mēs lepojamies. Un šogad 2 no šiem uzņēmumiem, gan akciju sabiedrība Valpro, gan Valmieras stikla šķiedra atzīmē nopietnu jubileju. Izstāde muzejā būs apskatām līdz 2. septembrim.